Balts ir viegli nesams. Ar šiem talsinieces dzejnieces Maijas Laukmanis vārdiem Spāres mūžas vadītāja Tabita Kalniņa sveica 9 Talsu novada lietišķās mākslas kolektīvus, kuri līdz mūžai bija atveduši 77 unikālus baltus dūrēnīšus. Izstāde, kam dots nosaukums Baltā dūrēnīša stāsts, sākusies kā vienkārša ideja, kas pārtapusi skaistā kopā būšanā. Ideja vienkārši atnāca pat no sevis, ka vajadzētu kaut kur gada beigās tādu kopīgu izstādi, bet uzaicināt visus novada rokdarbniekus. Ko gada beigās? Neliks jau sarkanu un zaļu un puķainu, ja kaut ko. Ādam cimdiņus, ziema taču ir, vai ne? Kādas cimdiņas? Baltas. Un kā mēs tā izdomājam, ka balti cimdi, balti dūrēnieši, tieši tas baltā dūrēnieša stāsts, un taču Maijai Laukmanai tā ir grāmata balts. Es to grāmatu uzreiz vaļā un skatos, viņa tik brīnišķīgs teksts, balts ir viegli nesams. Viss, mums tur vispār nebija nekādas problēmas izstādi izdomāt. Balts ir kaut kas vairāk kā krāsa. Ja cilvēks dzīvo savu dzīvi ar gaišām domām, ar cerīgām domām, ar domām veikt, darīt labu un iet uz priekšu, nevis miņāties dubļos, tad tā baltā krāsa ir viņā pašā un nemaz nav jāmeklē un kaut kur no malas. Ja Spāres mūžas lietišķās mākslas kolektīva Nāmetiņš dalībniekiem un mūžas vadītājai šī ideja atnāca jau pagājušajā pavasarī, pārējie kolektīvi iniciatīvai pievienojās dažādos laikos un lielākā daļa vien rudens pusē. Pareizi ir, kā meitenes teica, likām strādāt, jo laikam jau ir tā, ka rokdarniekiem patīk ar krāsām strādāt, liekas, ka tas ir interesantāk un tā radošāk var izpausties. Balts ir garlaicīgs, balts ir ļoti skaists. Katrs cimdiņš izstādē ir tikpat unikāls kā katra tā radītāja. Ir tamborēti un ir mezglots cimdiņš un arī audēji piedalījās. Un ir austs un šūti cimdiņi, viens pāris. Tā kā nav tikai adīti, lai būtu dažādība. Izbaudu ļoti nomiruši, nav nekāds stress. Ja arī kāda kļūda ir, tad mierīgi izrādīt un sākt no gala, pilnīgi nav nekāda problēma. Šī izstāde, domāju, jebkuram šī iet tai zālītē un ieraug visu to balto skaistumu, es domāju, tas ir jebkuram dvēselē. Balts un skaists un gaišs, es domāju, nekas nevar jaukāks būt. Mēs visi izbaudām, nedomājam, ka sanāks tik skaisti un ka būs tik daudz dalībnieku, kas piedalās. Kad ideja par kopīgu novada rokdarbnieku izstādi pavīdēja gaisā, bija tādi, kas uzreiz zināja, ko un kā radīs, tomēr kādam tas sagādāja arī grūtības. Personīgi man bija ļoti grūti, es iesāku nolikt malā, bet vispār tas bija ļoti interesanti. Un visinteresantākais bija tas, kad uz nodarbības sāka nest visus kopā un ka neviens nav vienāds. Un krāsas tīri balts, sniegu balts vai augsti balts vai vilnas balts, ja? Un te jau to var redzēt. Tā kā mēs vispār esam baigi gandarītās. Ņemot vērā to, ka man kolektīvā ir ļoti maz dzimtadītāji, tad mēs šodien pārstāvam šeit 3, kas ir uzadīti. Ļoti liels prieks vispār, kas pār to izdomāja, jo mums tiešām novadā šādas tikšanās nav. Un ļoti patīkami satikties ir atkal ar visām rokdarbniecēm novada, un apskatīties, ko katrs dara, un arī dažu ierosme, Gribētu novēlēt visām labu veselību galvenais. Tas ir galvenais. Ja būs veselība, tad mēs darbiņus darīsim arī uz priekšu. Līdz decembra beigām izstāde apskatāmas Spāres mūžā, taču tālāk tā ceļos pie nākamajiem darbu autoriem. Monte Megija Učalniece, Artūrs Reinholds, TV9 Pakalni.